Šodien turpina apciemot cilvēkus, lai noskaidrotu, vai Facebook draugi ir īsti draugi. Tūlīt došos ciemos pie Kristiāna, kurš bija mans pirmais bērnības draugs. Pakavēsimies atmiņās. Labdien! Es te netīšām gāju garām. Vai drīkst ienākt? Paldies! Hello! Hello! Surprise for some people. Some people. Would you like some coffee? Yes. Nu tad Cheers. daudz laimes. Ko tu šobrīd dari ar savu dzīvi? Šobrīd apšaubu visus savus lēmumus, ja tikko bērns piedzimst. Tev piedzima? Trešdien. Jau nopietni? Jā. What the fuck? Tas ir tā kā ir nedēļa pagājusi? Jā, Veci. precīzi nedēļa. Tāpēc tagad vēl bišķies tāds disorientēts un bišķi sagūris un tā, bet daudz domas galvā. Es par tevi domāju, man liekas, tas ir pirmais draugs manā dzīvē. Cik es atceros, man liekas, mums bija kaut 3, kad mēs satikāmies pie sētas. Es bieži vien atceros pamatus un to, kāpēc mūsu vecāki nesajūta prātā no tā, ka mēs tur varējām izlaust visas zobus. Vai spēlējam, kurš ātrāk tur, nezinu, pārskries pāri 5 metru kaut kādai spraugai? Jā, pamatus ir kreiz. Pirmais, vispār mēs esam parkūra pionieri. Tas, ko es CV rakstu šīs lietas. Jā. Tas, lai es lepojas visvairāk. Lai nav tas slogs visu laiku. Vispār vajadzētu CV ierakstīt visus lielākos mēslus, ko tu esi darījis. Jā, nu tad ir tāda brīvāka sēde, nav nekas slēpjams no cilvēkiem. Varam aiziet apsīt bēbi? Varam. Labi. Pirmais video. Konstrukcijas masiņš. Čau, Lāci. Tā pagaidi. Es mēģināšu noteikt dzimumu. Man liekas, ka meitenīte. Skolo pareizi. Labi, ka var noteikt. 5% ēdot, 4% kakājot, 1% brēcot. Pārliecinies www.īstidraugi.lv. Tikko satiku Kristiānu, bērnības draugu, kuram pašam tikko piedzimusi meitiņa, kurai tikai 10 dienas, tāpēc klusiņām aprunājāmies. Forši. Spied un aplūko mans piedzīvojums šeit. Seko man Facebookā.